Biznesa afēras, neticamas krāpšanas, naudas viltošanas un noziegumu schēmas. Jirgens Šnaiders savu ceļu uzņēmēju darbībā bija sācis ar takšu šķirnes suņu audzēšanu. Ienākumi no šī biznesa 1981. gadā viņam ļāva pievērsties nekustamo īpašumu tirzniecībai. Jau no paša sākuma Šnaiders pirka tikai ļoti dārgus objektus pašos prestižākajos pilsētu mikrorajonos, restaurēja tos un pēc tam pārdeva tālāk vai iznomāja. Tā piemēram, viņš par 40 miljoniem marku iegādājās viesnīcu Pirstenhofa, Frankfurtē. Restaurācijā ieguldīja vēl 200 miljonu un tad par 450 miljoniem pārdeva šo ēku kādai Japānas bankai. Laikposmā no 1986. līdz 1991. gadam doktors Šnaiders nopelnīja vairākus simtus miljonus deutschmarku un solīda biznesmeņa reputāciju. Banķieru aprindās viņš tika uzskatīts par nekustamo īpašumu ģēniju, un neviena banka viņam nekad neatteica izsniegt kredītu. Ar vēl lielāku jaudu uzņēmēja holdings Schneider AG sāka darboties pēc Vācijas atkal apvienošanās 1990. gadā. Šnaiders kļuva par lielāko nekustamā īpašuma investoru bijušās Austrumvācijas teritorijā. 1994. gada Lieldienu nedēļā Šnaiders izmaksāja saviem padotajiem svētku prēmijas un pats kopā ar dzīvesbiedri devās Lieldienu brīvdienās uz Toskānu. Kad šefs jaunās darba nedēļas sākumā neatgriezās darbā, tam sākotnēji neviens nepievērsa uzmanību. Bet dažas dienas vēlāk kāds kurjers Schneider AG un Deutsche Bank birojos nogādāja vēstuli, kurā Šnaiders paziņoja, ka esot smagi slims un ārsti esot ieteikuši viņam iziet ilgstošu rehabilitācijas procesu, kura laikā esot nepieciešams izvairīties no jebkāda stresa, tāpēc viņš arī neatklāšot savu pašreizējo atrašanās vietu. Uzņēmuma un bankas valdēm kļuva skaidrs, ka lielākais pēckara perioda nekustamā īpašuma investors bija vienkārši izgaisis. Vienīgi nebija skaidrs iemesls, kāpēc. Pēc nedēļas prokuratūra saņēma pieejas atļauju firmas grāmatvedības dokumentācijai, un pārbaudes rezultātā atklājās, ka Šnaidera balanss patiesībā bija ar milzīgu mīnusa zīmi. Viņa parādi bankām bija tik lieli, ka tos nevarētu nosegt pat viņa bērni, mazbērni un mazmazbērni, jo viņa parādu kopsumma kopumā 55 dažādām Eiropas bankām 1994. gada pavasarī līdzinājās 6,347 miljardiem deutschmarku. Un tāpat viņš bija atstājis desmitiem nepabeigtu restaurācijas objektu un neapmaksātus rēķinus celtniecības materiālu piegādātājiem vairāk nekā 90 miljardu apmērā. Padziļinātā visu koncerna dokumentu ekspertīzē atklājās, ka Šnaidera galvenais trumpis bija kāds rops Vācijas banku kredītpolitikā. Vāczemes bankas kredītus pret nekustamā īpašuma ķīlu izsniedza tieši tik lielus, cik liela bija bijusi pēdējā šī īpašuma pārdošanas cena. Un Šnaiders, lai dabūtu lielākus kredītus, bija uzcepis vairāk nekā 50 fiktīvas firmas, kas salīdzinoši par lētu naudu iegādātos īpašumus viena no otras pārpirka par arvien lielāku cenu. Līdz beidzot tā cena uz papīra vismaz divkārt pārsniedza reālo tirgus cenu. Otra metode milzu kredītu saņemšanai bija par reālo situāciju daudz lielākas ēku un telpas platības uzrādīšana bankām iesniegtajos dokumentos. Jo plašākas bija viesnīcu un tirzniecību centru telpas, jo lielāki bija paredzami to iznomāšanas ieņēmumi. Savukārt Šnaiders pats kopā ar sievu ar viltotu Itālijas pilsoņu personu apliecinošu dokumentu palīdzību bija aizceļojis uz ASV, kur pēc nelielām korekcijām savā vizuālajā tēlā, lai viņu nebūtu tik viegli atpazīt, bija apmeties kādā dzīvoklī mazā pilsētiņā Helendēlā, netālu no Miami. Šajā laikā viņš jau bija kļuvis par Interpola meklētāko personu. FIB aģentiem Šnaideru izdevās atrast, izsekojot kādu viņa uzticības personu, kura uzdevums bija no Šveices nogādāt bosam kārtējo skaidras naudas porciju. Dzimtās zemes tiesa Šnaideram inkriminēja krāpniecību un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un piesprieda tikai 6 gadu un 9 mēnešu cietumsodu, no kura reāli viņš nosēdēja mazāk nekā pusi.
Cietumā Šnaiders sarakstīja memoārus, kuros sevi iztēloja kā sava veida Robinu Hudu, bet baņķierus kā dēlis uz tautas ķermeņa. Tiesa gan īpašs pieprasījums pēc viņa gara darba valsts grāmatnīcās nebija manāms. Biznesa afēras, neticamas krāpšanas, naudas viltošanas un noziegumu schēmas.